Kā man patīk klausīties melus, tad, kad es zinu taisnību. Vienmēr sakot, daudz jau zina, kad es tirgoju mocis savējo nost, ja, solo, lai nopirktu sev kvadriķi. Nu, un vienmēr sakot, šodien zvana čalis, ka tipa, nu, viņš ir sakrājis naudu un izdomājis pirkt, bet viņš paņemšot līdz kaut kādu tur moto ekspertu. Es saku, nu, ņem kaut kādu veselu autoservisu. Nav vienmēr sakot, viņš atbrauc puika, tas baigais speciālists, kas ir, es nezinu, viņam 18, 17 gadi. Sāk tur ar gudru šausmīgu sejas izteiksmi, ložņāt apkārt ar motociklam. Kaut ko viņš tur mēra, kaut ko viņš tur saka. Viņš tāds saka, jā, nu jā. Nu, pēc avārijas jau viņš ir droši vien te aizmugurē viņš ir sists un priekšā viņš ir sists un kur nu viņš vēl tur nav sists un kas tikai ar viņu tur nav noticies. Tu zini, es esmu vienīgais īpašnieks tam mocim, jā, no salona. Es viņu paņēmu jaunu salonu. Ar visām man vēl bildes ir jauns. Tu zini, es neko nepierādīju tam čalim, es tā pastāvēju, es saku, jā, es saku, nu tu esi ļoti augsts kvalifikācijas speciālists. Es saku, nu man tā arī, es saku, nu, cilvēkam, kas ir ļoti tāls no motocikliem, es saku, parādīt, uz ko tu pievērs uzmanību, ka viņš ir tur sists vai kaut ko tam līdzīgu. Jā, nē, nu, tur jau aci vajagot speciāli, lai varētu redzēt, ka tipa tur priekšējais ar pakaļējiem ratiem, tur kaut ko tur, tu zini. Oi, un tad sākās, nu jā, nu rekur te speciālists te pateic, nu davai tipa tur pa 1000 lētāk. Es vienkārši beidzu sarunu, aiztaisīju ciet garažu, iesēdos iekšā mašīnā un aizbrauc projām. Nu, idrit vai kociņi, nu, speciālisti.